Cik zirgspēku un griezes momentu var dabūt Volvo 2002. gads benzinieks 2.5 turbo? Viņam oriģināli ir jābūt 250 un 350, ja? Tad mēs viņu uzliekam uz jauda stenda un viņam uzrādīja tikai 200 zirgu un 270 griezes moments. Tātad pietrūks 73 Newtonu un 50 zirgu aptuveni pietrūks tajā mašinā. Tad tas nav baigi labi rezultāts. Uztaisījām diagnostiku sistēmā ar evāpam un katalizātoru vajadzētu, jo baigi liela smaka bija. Īpašniekam piedāvājam braukt remontēties vai sačupot. Viņš saka, davai, ja jau esam uz jauda stenda, sačupojam un es pēc tam saremontēšu to mašinu. Ok, uztaisījām pilnvērtīgu steidžu, sasniedzu rezultātu ļoti labu, bet es izrulēšu uz jauda stenda un beigās parādīšu, kādus rezultātus mēs viņam sasniedzam. Starp citu, es viņam paņēmu data logus. Gan uz oriģināla, gan uz modificēta faila. Pārbaudīju turbinas, spiedienus, regulātorus, troseles adaptācijas, temperatūras, motora temperatūra, ienākuša gaisa temperatūra. Kruči, visu izgāju. Viss ir kārtībā, viss ir safe. Tagad braucam, paskatīsieties, kāda rezultāti būs atkal uz čipota faila. Ņemot vērā, temperatūra celās, jo mašina tika braukta 3. reizi, bet rezultāti ir labi. 40 zirgi klāt un 100 griezes moments klāt. Tad bija oriģināli 202, tagad 241 un 277 griezes moments un tagad 371. Tā kā mēs ar failiem neeksperimentējam, mums ir pieredze ļoti daudz gadu. Īpašnieks šeit uz vietas filmē ar otru telefonu, un viņš redzēja pats un blakus sēdēja. Mēs failu uztaisījām aptuveni pusstundas laikā. Protams, aizņem vairāk laika sagatavot mašinu uz jauda stenda, izņem bloku sagatavot, jo nekā mašina 2002. gads, bet mēs visu izdarījām kvalitatīvi un ātri. Rezultāts arī ir iespaidīgs. Tad, kad saremontēs līdz galā motoru, vispār būs mašina 300 lopu. Perfekts rezultāts. Tiekamies vēlākajā video. Čau!